Neveidot tās situācijas, ka, piemēram, mamma vai tēvs uztais tornīti un saka, pasties, kāds man foršs tornīts, redz, kāds uztais arī tādu, kā tētim sanāca. Bet tā kā, jo bērns, viņš jau nezina, ka tētim ir citādāka domāšana, ir citādāka psihika, ka tētis ir ļoti nobriedis vai mamma ir ļoti nobriedusi. Un tad, ja bērniņš gribēs censties, viņš vilsies un viņš jutīs, ka viņš ir neveiksminieks, jo viņš sevi salīdzina ar to, kurš nav viņa attīstībā. Tāpēc priecāties par bērnu un neaicināt bērnu priecāties par jums. Tas nav adekvāti. Šis arī būs vecumposms, kad jūs novērosiet, ka bērnam patīk likt rindiņā lietas. Un nereti tiek domāts, ka bērnam varbūt tās ir autiskā spektra traucējumi. Vienas pēc šī viena pazīme ļoti saistās ar autiskā spektra bērniņiem. Lai gan jā, autiskā spektra bērnam patīk likt rindā lietas, bet tur vēl daudz citas pazīmes. Tā nav vienīgā pazīme. Bet arī visiem citiem bērniem patīk likt lietas rindiņā.